Sveiki studijā! Tiekamies mūsu raidījumā Ceļš uz valsts drošību, kur runājam par dažādām tēmām, kas saistītas ar valsts drošību un par sabiedrību kopumā arī. Un šodien studijā viesojas valsts probācijas dienesta Daugavpils 1. nodaļas vadītājs Ainis Jukšs. Sveiki! Sveicināti! Un sāksim ar manu ierasto jautājumu, ko es jautāju katram manam viesim, gadrīz, kad viņš viesojas pirmo reizi. Ko tad dara valsts probācijas dienests, ar ko jūs nodarbojaties ikdienā un kādas ir galvenās dienesta funkcijas? Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministrijas pāraudzībā esoša iestādē. Mēs izpildām apmēram 70% no visiem krimināla sodiem. Tātad neizpildām tikai naudas sodu un brīvības atņemšanas sodu, bet veicam tātad notiesāto uzraudzību sabiedrībā. Tā lielākā funkcija ir uzraudzība. Un, uzraudzībā mums ir personas, kas ir notiesātas ar brīvības atņemšanas sodu nosacīti. Tātad nosacīti notiesātie, tad uzraugām arī nosacīti atbrīvotos no krimināla atbildības, nosacīti pirmstermiņa atbrīvotos no brīvības atņemšanas soda, arī tos, kuriem ir pamatsods vai papildsods probācijas uzraudzība. Un arī jauna funkcija tāda ir nākusi mums klāt, arī izpildām audzinoša rakstura piespiedu līdzekli probācijas novērošana bērniem. Lielākais tāds probācijas klientu skaits mums ir, kuri ir notiesāti ar sodu sabiedriskie darbi, sabiedriskais darbs. Un, protams, ir arī citas funkcijas. Mēs arī rakstām izvērtēšanas ziņojumus, ko mums pieprasa prokurors vai tiesa, tie pirmstiesas izvērtēšanas ziņojumi. Arī rakstām izvērtēšanas ziņojumus, kurus mums pieprasa cietuma administrācija par personām, kuras ir notiesātas, izcieš sodu cietumā, bet pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no šī brīvības atņemšanas soda izciešanas. Klāt vēl arī liela funkcija ir izlīguma vadīšana starp apsūdzēto un cietušo. Vēl papildus arī vadām probācijas programmas. Un, kā redzat, tas darba apjoms ir ļoti tāds plašs. Mums daudz ko mēs darām. Jā. Kā ir Daugavpilī, cik daudz darba ir, vai trūkst darbīgu roku salīdzinājumā ar Latviju, vai ir kāds reģions vai pilsēta, kur darba ir vairāk un kur mazāk? Būtībā darbs neatšķirās. Visas probācijas dienesta nodaļas dara līdzīgu darbu, jāizpilda ir visas funkcijas, bet Daugavpils varbūt nedaudz atšķirās ar to, ka mēs esam liela pilsēta un arī Daugavpilī atrodas lielākais cietums Latvijā, tas ir Daugavgrīvas cietums. Un līdz ar to Daugavpils varbūt atšķirās nedaudz ar to, ka mēs diezgan daudz sagatavojam izvērtēšanas ziņojumus par tiem notiesātiem, kas izcieš sodu Daugavgrīvas cietumā un pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no šī brīvības atņemšanas soda izciešanas. Vēl varbūt Daugavpils atšķirās nedaudz no citām nodaļām ar to, ka tā kā mēs esam liela nodaļa, mēs esam lielā pilsētā, tad mums ir atsevišķa nodaļa darbam ar bērniem un jauniešiem. Šādas nodaļas vēl ir tikai Rīgā un arī Liepājā. Kā ir ar situāciju, ka šobrīd tiek šis jaunais cietums būvēts Liepājā, vai kaut kādā veidā jau ir kaut kāds redzējums uz to, vai kaut kas mainīsies, vai jau tiek izskatīti kaut kādi scenāriji, ka varētu būt pārdala kaut kāda, kas vispār notiek, vai tas kaut kādā veidā šobrīd un nākotnē arī jūs ietekmēs? Kā probācijas dienestu tieši Daugavpils nodaļu tas varētu ietekmēt, ka var būt tiks aizvērta kāda no Daugavgrīvas cietuma nodaļām, un attiecīgi varbūt nedaudz samazināsies darba apjoms. Bet mēs ļoti pozitīvi skatāmies uz šo gaidāmo notikumu, jo mēs kā probācijas dienests jau sen runājam par to, ka ir nepieciešami moderni, mūsdienīgi cietumi, kur varētu arī nākt darbinieki strādāt ar jaunām idejām, ar jaunām metodēm. Un mēs tā ļoti pozitīvi gaidām šī cietuma atvēršanu un to brīdi, kad viņš pilnvērtīgi sāks funkcionēt. Vai no klientu puses arī dažreiz bija dzirdēts, ka tie apstākļi varētu būt labāki vai kādas resocializācijas programmas vairāk vajadzētu, vai šis viedoklis ir veidojies no savām apmācībām un sava darba, vai arī dzirdat kaut ko no klientiem? No klientiem varbūt mums nesanāk ikdienā tik daudz dzirdēt, jo
teiksim, tie klienti, kas nāk no cietuma, varbūt mums nav tik daudz. Varbūt tas ir sabiedrībā tāds priekšstats ir izveidojies, ka mēs pārsvarā strādājam ar tiem, kas tikko atbrīvojušies no cietuma. Jā, protams, tā ir neliela daļa no visiem probācijas klientiem, bet tā ir maza daļa. Bet kaut ko jau mēs parasti ikdienā esam dzirdējuši no mūsu klientiem par to, ka, ka Daugavgrīvas cietums ir novecojis. Protams, ka tomēr visi zina, ka pasaulē ir cietumi, kur kamerās ir pa vienam, pa divi cilvēki, ja, un ir pieejamas dažādas resocializācijas programmas. Jā, bet pagaidām tādas sarunas vēl nav dzirdētas daudz par to, ko viņi varbūt sagaida no šī jaunā cietuma. Kā ir ar vispār problemātiskajām zonām un kur ir tas lielākais fokus varbūt šobrīd valsts probācijas dienestā, kuras ir tās jomas, kurām pievēršat pastiprinātu uzmanību un mēģināt attīstīt? Teiksim, tādas jaunas jomas mums šobrīd ir probācijas novērošana. Tas ir audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis bērniem. Tā arī varbūt vairāk varētu pastāstīt Daugavpils 3. nodaļa, kas tieši izpilda šo funkciju. Jo tā ir jauna funkcija, darbs ar bērniem nav viegls, prasa īpašu pieeju, un šo bērnu skaits arī ar katru gadu paliek lielāks, jo mēs arī stāstam arī saviem sadarbības partneriem par to, ka ir šāds sods un ka viņš varbūt ir daudz liederīgāks, bieži vien par vienkāršu brīdinājumu. Un varbūt no tādiem jaunumiem, kas varbūt šobrīd ir, kā mums arī ir jauna probācijas programma šobrīd ieviesta programma tiem probācijas klientiem, kas ir notiesāti par braukšanu dzērumā. Programmas nosaukums ir autokontrole. Tātad tie probācijas klienti, kas būs notiesāti par šo likuma pārkāpumu, tātad viņiem būs arī obligāti arī šī programma jāaiziet. Vēl par tādiem jaunumiem varbūt no šī gada ir stājušās izmaiņas normatīvos aktos. Un, ja mums iepriekš liela daļa probācijas klienti bija nosacīti notiesātās personas, tad no šī gada šāds soda veids kā brīvības atņemšana nosacīti vairāk nebūs. Un, attiecīgi, būs jau ir jauns soda veids, tā ir probācijas uzraudzība, un tad šis sods tiks sadalīts, vai būs piespriests probācijas uzraudzības sods, vai arī reāla brīvības atņemšana. Tātad brīvības atņemšana nosacīta kā tāda vairāk nepastāvēs. Ja runājam kopumā par sabiedrību un to, kādas tendences šobrīd ir aktuālas no valsts probācijas dienesta, vai ir tādas lietas, kas jūs uztrauc un ko varbūt vajadzētu mainīt vai kaut kādā veidā informēt sabiedrību, kuras ir tās lietas, kas uztrauc, teiksim, zādzības vai kādi citi noziegumi, kuras ir tas, ko valsts probācijas dienests ikdienā saskaras un izskatās, ka šo varētu darbu paveikt labāk? Kopumā, ne tikai no valsts probācijas dienesta, bet no visiem dienestiem kopā kaut kādai lielākai uzmanībai jābūt šai problēmai. Teiksim tā, ka ja mums kādreiz varbūt tiešām ļoti daudz kas uztrauca, tad laikam ejot uz priekšu, mēs šīs problēmas esam veiksmīgi risinājuši gan kopā ar sadarbības partneriem, gan arī paši, cik vien esam spējuši. Izmaiņas tiešām notiek, un lai šobrīd pateiktu, ka tiešām ir kaut kas tāds ļoti, ļoti aktuāls, kas būtu jārisina, kas kaut kādā veidā nestrādā, tā nav. Jo vēl kādus gadus atpakaļ varbūt starp institūciju sanāksmes, kā darba metode nebija tādā attīstības līmenī, ka visi saprata, ka cik tas ir svarīgi un cik būtiski piedalīties šajā sanāksmēs, cik būtiski ir uzņemties kopīgu tādu atbildību par konkrēto cilvēku, kurš ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu un varbūt ir potenciāli bīstams sabiedrībai. Saprast to, ka mēs visi dienesti un arī sabiedrība kopumā esam līdzatbildīgi par to, lai mēs būtu droši, lai pasargātu noteiktu cilvēku grupu. Un šobrīd šī darba metode ir attīstījusies
Un tiešām paldies sadarbības partneriem par to līdzdarbošanos un aktīvu. Un patiešām ir arī ļoti labi rezultāti. Agrāk varbūt daudz arī runāja par to, ka varbūt mazāk pievēršam uzmanības vardarbībai ģimenē. Šobrīd arī ir ļoti daudz programmas, arī partneri mums ir, kas strādā ar vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu veikušajiem. Arī ar cietušajiem arvien vairāk parādās, kas strādā. Tā kā šīs jomas attīstās un tās idejas, kas mums agrāk bija aktuālas, tiešām arī tiek īstenotas. Bet, protams, gribētos vairāk, varbūt lielāko sabiedrības iesaisti, sabiedrības drošības stiprināšanā. Mums ir tāda brīvprātīgo kustība, kurus mēs saucam par līdzgaitniekiem. Attiecīgi sabiedrības locekļi var arī nākt pie mums un iesaistīties darbā ar mūsu klientiem kā brīvprātīgie. Teikšu šodien jums lielu paldies par šīs dienas sarunu. Vēlašu veiksmi gan dienestā kopumā, gan arī ar jaunu šo brīvprātīgo pieteikšanos un darbību, lai katram, kurš ir klients probācijas dienestā, ir arī palīdzīga roka jebkurā momentā un ir šis ceļš, kas ir sākts dažreiz no jauna, lai viņš ir veiksmīgs. Paldies jums! Jā, paldies jums arī! Jums, dārgie skatītāji, teikšu ar labvakaru un tiekamies nākamajā raidījumā, kad runāsim par citām aktuālām drošības tēmām. Visu labu!